Ja pagājušo Saeimas vēlēšanu rezultāts attēlot kā gleznu Latvijas kartē, liela daļa Kurzemes būtu jākrāso oranža. Arī Zvārdi, kur par Tautas partiju balsoja lielākā daļa mazā pagasta iedzīvotāju. Kā viņi vērtē vakardienas notikumus, kas politiskās dzīves paletē ievies kārtējās izmaiņas? To skaidroja Karīna Rubene. Radio ar jaunākajām ziņām, kurās joprojām pārsvarā tiek analizēti vakardienas notikumi, Dacis Saračinskas mājās uzgriezts tik skaļi, ka to var dzirdēt pat aizdurvē. Viņi iesāka, bija ļoti normāls, labs, ja, bet viņiem visi liks pieķus. Kad viņi sāka kaut ko normāli darīt, visi bija pret. Un līdz ar to jaunais laiks, ka viņi nāca pie varas, viņi paši iesāka, visus nobīdīja malā. Tikai viņi, un pārējās partijas tagad no tā mācījās. No laiku Dace rudenī noteikti nebalsošot. Nekad. Pirmkārt, Repše, kad viņš gribēja stāties amatā, jūs atcerieties to gājienu, ka viņš pieprasīja 1 miljonu. Man personīgi viņš nepatīk. Šķēles kungs jums patīk? Nu, viņš vispār ir uzņēmējs. Un cilvēks ir izdarīgs, nu tā patikšana. Man ļoti patīk vispār, kā strādāja veselības ministrs tomēr, lai arī daudz viņu kritizē. Tomēr, ka tā Bauskā ņēmās tur pa to tiltu un visu, viņi pēc tam aizbrauc, kaut arī viņi netika pirmajā tajā dienā, viņi bija, kur viņi bija tur aizbraukus kaut kur komandējumā. Bet pēc tam viņi aizgāja un tikās. Par Šķēlēs neko slikt nav teikt. Par Šķēlēs esmu balsojusi. Bet vairāk